Labdien, draudze. Īpaši jau tāds notikums man tāds viens ir, kad es paliecināšu savu liecību, ka es atnācu pie Dieva. Tā ir pagājušā gadsimta liecība. Tā kā gluži 100 gadu nav, bet tuvojos lēnām. Es īsumā pastāstīšu, kāds man bija apmēram dzīvesveids un lai jūs saprastu, lai es varētu dot Dievam visu godu, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē. Mācījos es Rīgā, dzīvoju pie 5. gada parka, tas tāds labs Maskavas rajons, un mums nebija ticīga ģimene, un tajā laikā vispārībā par Dievu maz runāja, un praktiski es biju skolā tāds viens no tādiem mazākajiem, labi es nemācījos, un man patstāvīgi skolā tur iebuhņīja laiku pa laikam tā profilaksija. Un rezultātā ar to visu manu vēlēšanos, ka es gribētu būt labāks, nokļuvies ne visā labā kompānijā. Un laikam pirmoreiz uzpīpēju 2. klasē, un laikam gaitā likās tie, kas pīpē, tie paši krūtākie esot. Un tad es gribēju būt pats krūtākais, dabūju no mammas un tēti pa dibenu, nevienu reizi vien, bet tas man neatturēja no pīpēšanas. 5. klasē uz jauno gadu pārskatīšanās pēc tarhuna vietā izdzēru liķieri un biju, tāds. Es sapratu, ka viņš sāk garšot, ja? Un tad praktiski tā, pa cik tētis man strādāja Rīgas balzāmā, un mamma strādāja 2 darbos, tad es nejauši nokļuvu uz ielas. Un tad tie ielas prieki sākās ļoti agri man kaut kur. Pīpēšana un dzeršana tā bija normāla profilaks manā dzīvē, tas izkā bija normāli, un tad nāca tie laiki, kad kāds gudrs, varbūt ne pārāk gudrs, bet gudrs pastāstīja, ka vajag paostīt kaut kādu līmu, ka vēl lielāks skaipsnes var. Un tad es to arī piekopu, un visam līdzējot, es vēl ieliku ilgviņus, jo man bija gari mati līdz pleciem. Man izdūra auskaru ausī, un es kaut kā tā izvēlējos to ielas dzīvi, un praktiski tagad tā smieklīgi skan, bet toreiz man likās, ka es biju tādā labā feelingā patstāvīgi. Tad laiku pa laikam mēs arī pakāvāmies ar kaut ko tā interesi pēc, lai būtu labs garstāvoklis, jo mēs taču esam latvieši, un citas tautības tā kā vajadzētu nolikt pie vietas. Un tā laikam ejot sanāca, kad aiz manas tās labās dzīves sāk tirgot šņabu uz ielas, un tā rutīna iegāja tāda, kad es it kā gribēju būt labāks, bet es vairs nevarēju. Tu it kā gribi izmainīties, bet tu neko nevari. Un plus mīnus vēl tie draugi visur riņķī. Un es atceros tādu gadījumu, kad es sāku pats kaut kā no iekšpuses zināju, ka Dievs ir, bet es nevarēju saprast, ko viņš var izdarīt. Un viena doma man bija tāda iesēta, kad viņš ir augšā, viņam ir labi, un tu te lejā vispārībā nedomāji, ja, neko par tur augšā. Un es it kā savā sirdī tā iekšā jūtu, un es teicu, Dievs, ja tu esi, tu parādies, kaut kā atklājies. Un es zinu, kad mēs bijām noīrējuši Kaungalē mājiņu, tur bija mans klases biedrs, un mēs tādu kompāniju, un visu dienu nodzīvojām par Jūrmalu, un Jūrmalā visas drēbes miltis, un tagad mēs atnākam apakaļ un nav atslēgas, ja? Es viņas pazaudēju Jūrmalā. Mēs atnācām apakaļ, es tur izvandīju visas tās, cik var, ko tu tur smiltīs atradīs, nav. Man draugs saka, tas pasbiedis saka, ko tu meklē to Dievu, kur viņš ir, kur ir atslēgas. Un es kaut kā tā interesanti pateicu, Dievs, ja esi, tad tu vismaz tās atslēgas atdod. Mēs meklējam tālāk, nav viņas, ja? Un man no tādām dusmām es tā uzpēru pa smiltīm un tās atslēgas izlidoju. Es tā domāju, visiem pierādīja, ka Dievs esot. Tālāk, protams, turpināju dzīvot to pašu dzīvi. Tad pienāca tāds moments, kad mamma pateica, ka viņai nav vairs dēla, kad es eju tēvs liedēs, jo tēvs ļoti dzēra. Un līdz ar to es līdz ar viņu, jā, praktiski. Un bija tāda interesanta lieta, ka tad, kad jau es jūtu, kad viss jau, mēs stāvējām, tas bija 92. gads, un mēs stāvējām, es nepateikšu, kuru dienu, bet man ir vasarā dzimšanas diena. Un kā jau visi tie, kas stāv točkā tirgojās, tad dienā, protams, lielie svētki, visi galīgā, tādā pilnā stāvoklī.
un pulkstenis kaut kur 12. nāk sieviete. Es viņu atceros kā šodien. Viņa pienāk klāt, mēs tur stāvam, viņai bija ielūgumi uz baznīcu, ja, uz draudzi. Un viņa sāk stāstīt, vot, jums vajag atnākt uz draudzi, tur sit plaukstas, tur dejo, es domāju, opā. Es zinu, mammu tur man kristīja luterāņu draudzē, ja, tur krusmāte man katolietis, staigāja riņķī visu laiku, ja, bet man nepatikās, kā tur tas viss notiekās. Un viņi sāk stāstīt, atnāciet un izdala tos ielūgumus. Un tā, kad tu tāds priecīgs esi, mēs tur trietā stāvējām, praktiski viens puisis, kas ticēja nevis Dievam, bet vēlnam, jo viņam bija mājās lakta uztaisīta priekš kovārņa, kurš dzīvoja viņam, un viņš tur ar viņu runājās. Un otrs bija tāds vienkārši neuvis. Viņi pienāk pie mums, iedod 3 ielūgumus un saka, tas bija sestdienas vakars. Viņi saka, svētdien tur dievkalpojumi notiek Ilģu ciemā un tā tālāk. Es domāju, kā tāda, dievkalpojumi vēl Ilģu ciemā, vēl tuvāk, nevarēja. Mēs pie 5. gada parka tur. Rezultātā viņi tur sāk stāstīt, mazas draugs sāk uztraukties tur. Bukņīt to tanti, saka, tantu, taču tu mājās, ko tu te atnāci? Liec mums mieru, dod to savus ielūgumus, mēs kabatā sabāzām un pavadījām viņu. Sanāca tā, ka kaut kur 12:30 naktī mēs aizgājām gulēt. Protams, mēs tādu ļoti kārtīgi bijām, gulējām ar visām drēvēm, tā ritīgi, ja? Un naktī es sajūtu, ka man kāds modina. No sākuma tas bija interesanti. Es it kā atveru acis, man atnāk doma paņemt to ielūgumu. Es paņemu to ielūgumu, cik tur kaut kāda gaisma iedēļ izlasīt, tur dievkalpojumi notiek tā, un tā es domāju, skaidrs, jau noliek viņu apakaļ. Pēc 2 stundām man modina vēl vienreiz, kad nomodināja 3. reizi, man likās, ka 3 dienas ir pa daudz, 2 pa maz, un kad lāgā ritīgi nav. Bet tā sajūta, kas atnāca, ja, ka man ir jābrauc kaut kur, un es nevarēju tai sajūtai pretoties. No rīta 7 es modinu savu draugu un saku, braucam. Viņš saka, uz kurieni? Es saku, uz baznīcu, tur, mums iedēl to ielūgumu. Viņš nevarēja saprast, bet man tā vēlme bija tik liela, ka es viņu vienkārši izvilku. Mēs aizbraucām. Mēs izkāpām no tā trolejbusa, mums parādīja to ceļu, uz kurien mums jāiet. Un tā, kā mēs ienācām tanī draudzē, kas tur bija, tad tas paskats bija tāds, kad es zinu, ka pie durīm stāvēja 2 puiši baltos kreklos, visi tur aicina. Mēs tādi, nedrīkst tā teikt, tādi smirdīgi, tādi ar mati gaisā. Tu nekāds, tu ienāc vienkārši, tev kaut ko rāda, tev pirmkārt kauns ir no tā, kā tu izskaties, nerunājot pārējo. Es atceros, mēs iegājām totē, sakārtojām, ko varēja sakārtot, un lai tālāk tiktu uzkāpām balkonā un pašā galā, lai lāgā mūs neredz. Varu pateikt tā, ka to dievkalpojumu es tagad nepateikšu, kas tur bija un ko tur runāja, bet tā sajūta, kad šeit es varu kaut ko saņemt un ka Dievs var man izmainīt, man atnāca momentā. Un tā, kad bija jāiet ārā, kad aicināja pieņemt Jēzu par kungu, man nebija 2 dažādu domu, ja, ka man nevajadzētu iet. Vienīgā doma bija tā, ka man bija kauns iet vienam, un otrs bija tas, ka draugs nostājas pretī, ka viņš nepakam neies. Man vienam negribējās. Tad nācās tā palūgtu labvēlīgi, lai viņš atnāk līdzi, jo, mazums kas. Tad mēs izgājām, es pieņēmu Jēzu par kungu, un brīnums vai nē, bet, vieglāk palikās no visa tā, kas bija iepriekšējā dienā, ja. Mans draugs teica, ka var iet uz draudzi, ka tur noņem nost visādīgas lietas, ja, tanī laikā tā bija tāda sajūta, bet Dievs atrod dažādus ceļus, un es gribēju iedrošināt tos, kad varbūt tās ir kādi cilvēki pazīstami, kas varbūt tās tur, tagad varbūt savādāk, tur varbūt špricējās vai uz viņu paskatoties parasti pasaka, tam jau tas nekad neizmainīsies. Tad es gribu pateikt, kad nepārstājiet lūgt un runājiet, viņi izmainīsies. Dievs var izmainīt jebkuru, un visu gods un slavu Dievam, es teicu, vienkārši nevaru iedomāties, kā tas ir bez Dieva dzīvot. Kaut gan tanī laikā es nevaru iedomāties, kā tas ir ar Dievu dzīvot. Un es gribu to, tā liecība, lai tiešām ir par svētību, viņa man ir 2 daļās, jo man Dievs ir 2 reizes žēlojis, ja? Tad šī būs 1. daļas beigas. Paldies!